Esiet sveicināti, dārgie futbola cienītāji. Šodien Sporta centrs.com atrodas Daugavpilī, kur Latvijas futbola virslīgas spēle futbola klubs Daugava pret futbola klubu Jūrmala. Šodien spēlē Daugavpiliešiem ir lieliski iespēja vēl vairāk pietuvoties Latvijas čempionu titulam. Paskatīsimies, vai viņam tas arī izdosies. Jūrmalniekiem principā cīņas vairs nav nekādas, ņemot vērā situāciju turnīru tabulā, bet, Jūrmalnieki nav tā komanda, kura atdot spēles tāpat vien, un līdz ar to uzskaita ļoti aizraujošu dueli starp Daugavas un Jūrmalas futbolistu. Daugavas futbolisti spēlēs zilajās formās, Jūrmalnieki spēlēs baltajās formās, un visticamāk, ka Daugavpilieši būs pa kreisinājums, vismaz pirmā puslaikā, un Jūrmalnieki būs pa labi. Un, izmantojot iespēju, es iepazīstināšu ar abu komandu sastāviem. Komanda Jūrmala vārtos ar 22. numuru Jevģeņijs Laizans, numur 5 Ingus Šlampe, numur 3 Sergejs Golubevs, numur 12 Denis Kačanovs, numur 21 Edijs Joks, numur 7 Arčams Osipovs, numur 27 Igors Aleksejovs, numur 17 Maksims Daņīlovs, viņš arī komandas kapteinis, numur 20 Vitālijs Rečickis, numur 91 Oskars Ikstens, numur 23 Staņislavs Pihotskis, komandas galvenais treneris Vladimirs Pačko. Mājnieki Daugavas futbolisti tādi zilajās formās, un viņi vārdi pa kreisi no jums sāk spēli šādā sastāvā. Numur 81 vārtos Jevģeņijs Ņegrugals, numur 25 Dmitrijs Palavinčuks, numur 4 Bidžina Cincādze, numur 19 Dmitrijs Halvitovs, numur 11 Jurijs Sokolovs, numur 13 Daniels Olā, numur 14 Maksims Rafalskis, numur 9 Mihails Zizeļovs, numur 33 Mamuka Gongadze, numur 8 Stenlijs Ibe un 6. numurs Andrejam Kovaļam. Un jau pēc pavisam īsa brīža spēle arī sāksies. Nevarētu teikt, ka šodien būtu pārāk daudz skatītāju tribīnēs, bet, padrusciņai pildās tribīnes. Izskatās, ka vairāk par 100 skatītājiem šodien pilnīgi noteikti nebūs. Ko gaidām? Aleksandrs Anufrijovs vēl pirmo reizi, tādā veidā simbolizēja to, ka spēle ir sākusies. Un Jūrmalnieki savā laukuma pusē šobrīd saspēlējas, un jāsaka, ka Jūrmalnieki patiešām šodien galvenais uzdevums ir neļaut Daugavai uzvarēt, lai Daugava praktiski nenodrošinātu savu čempionu titulu. Tad turnīra tabulā Daugavpiliešiem 3 kārtas līdz čempionāta noslēgumu ir 4 punktu pārsvars pār tuvākajām sekotājām. Līdz ar to uzvara šodien un pēc nedēļas Gulbenē garantēs komandai pirmo vietu un pirmo reizi kāda no Daugavpils komandām varētu kļūt par Latvijas čempionu. Lēnā garā Jūrmalnieki dodas savā uzbrukumā. Pagaidām Daugavpilieši diezgan pasīvi spēlē un nevarēja teikt, ka īpaši presingota pretinieku. Un Jūrmalnieki labi saspēlējas. Joksts, tāla Joksta piespēle un pirmoreiz spēlē ir spiests iesaistīties Jevģeņijs Ņerugals, bet nekādā gadījumā nevarēja teikt, ka viņam nācās glābt savu komandu. Olā! Arī šodien Daugavpilieši, kā jau ierasts, spēlē tikai ar vienu izvirzīto uzbrucēju. Mamuka Gongadze spēlēs kreisajā flangā, kā mālējais pusargs, nevis kā uzbrucējs. Bet tagad Kovaļovs uzbrukumā piespēl gar vārtiem un precīzi spēlē Jevģeņijs Laizans, kurš jāsaka iesildīšanās laikā neizskatījās diezko pārliecinoši, bet spēles laikā vismaz pagaidām viss ir kārtībā. Kačanovs ar bumbu. Lēnā garā Jūrmalnieki turpina veidot savu uzbrukumu. Patiešām Daugavpilieši šobrīd diezgan pasīvi spēlē aizsardzībā, un šodien taktiskais izvietojums Daugavai būs 4-1-4-1. Visticamāk, vismaz pēc pirmajām minūtēm tā izskatās. Tad izvirzīties uzbrucējs Stenlijs Ibe, un viņam piepalīdzēs malējie pusargi Kovaļovs ar Mamuku Gongadzi un, protams, arī Mihails Zizeļovs. Mazliet zemāk spēlēs Maksims Rafalskis, bet tagad uzbrukumā iesaistās Palavinčuks. Var arī uzsist pa vārtiem. Palavinčuks raujas tuvāk vārtiem, krīt, bet pārkāpums netiek fiksēts, līdz ar to bumbu paliek Daugavai. Atvainojas Jūrmalai. Ilgi Jūrmalnieki ievada bumbu spēlē. Beidzot tas tiek arī izdarīts. Un nevarētu teikt, ka pārāk sekmīgi. Rafalskis uztver bumbu.
Un zilajiem iespēja uzbrukt. Halvitovs. Sekalovs. Kovaļovs gaida piespēle, bet gal galā Sokolovs mēģina centrēt uz Ibi, un šī piespēle nav precīzi. Ibe. Rafalskis jādod uz māliņu, tas tiek izdarīts Palevinčuks. Vēl vien piespēle gar vārtiem, un Ziziļovs panāks bumbu, bet tomēr neizdodas to saglabāt laukumā, līdz ar to atsitiens no vārtiem. Pirmais atsitiens no vārtiem šī dienas spēlē, un to izpildīs Jūrmalē, kad nospēlēta jau 3,5 minūtes. Diezgan pasivs sākums. Pirmās spēles minūtes abu komandu izpildījumā. Jūrmalnieki mierīgi saspēlēs, neko īpašu uzbrukumā neveidojot. Daugavpilieši pagaidām iesēžas diezgan dziļā aizsardzībā. Bet es domāju, ka ar katru nākamo minūti ar vien vairāk un vairāk redzēsim Daugavu uzbrukošajās darbībās, un Jūrmalnieki tomēr spēlēs no aizsardzības. Tā Rafalska piespēle un arī neprecīza. Un Jūrmalniekiem nāk spēt uz vārdsargu, respektīvi uz Jevgeņiju Laizānu, kurš arī izpilda neprecīzo piespēli. Un pirmais turis šīs dienas spēlē, to izpildīs Andrijs Kovaļovs, un tas būs pie Jūrmalas vārtiem. Nu, te fiksēs noteikti pārkāpums, līdz ar to bumba būs Jūrmalai un Jevgeņiem Laizānam. Jevgeņijs Laizāns izpildīs atsitienu no vārtiem, un jau 5 minūtes nospēlēts. Pagaidām neviena patiešām bīstama momenta, ne pie vienam, ne pie otriem vārtiem nav manīti. Un paskatīsimies, kā būs turpinājumā. Šeit pārkāpums, jā, tieši tā to fiksē arī Aleksandrs Nufrievs. Spēles galvenais tiesnesis Maksims Rafalskis pārkāp noteikumu šajā epizodē. Un Jūrmalniekiem būs iespēja ievadīt bumbu spēlē no laukuma centra. Denis Kačānovs pie bumbas. Un arī iespēja bumbu centrē pat sodu laukumā. Paskatīsimies, Kačānovs to arī dara un neizdodas aizsniegties līdz bumbai nevienam no jūrmalniekiem. Un galu galā seko ļoti neprecīzi sitiens Arcuma Osipova izpildījumā. Un bumba lido pāri vārtiem. Sokolovs. Iesāk Daugavas uzbrukumu. Daugavai obligāti šodien vajadzētu uzvarēt, jo visiem ir skaidrs, ka atlikt visu uz pēdējo kārtu ar spēli pret Ventspili nebūtu prāta darbs. Tādēļ ir jāuzvar gan Jūrmala savā laukumā, gan Gulbeni izbrukumā. Vēl gan nav zināms, vai patiešām Gulbenieši spēlēs savā laukumā, vai tomēr arī kādā citā vietā, jo komandas stadiona kvalitāte zālē tieši ir ļoti katastrofālā stāvoklī. Jāsaka, arī Daugavpilī šobrīd pazudusi elektrība, un paskatīsimies, vai izdosies šo problēmu laicīgi atrisināt. Laukuma kvalitāte ir visnotaļ laba, ņemot vērā laikapstākļus. Un laba Ziziļova piespēle, un tomēr mazliet pietrūkst, lai bumba nokļūtu līdz Momukam Gongadzem. Labi aizsardzībā šajā epizodē nospēlē Staņislavs Pihockis, viens no savulaik talantīgākajiem futbolistiem. Spēlēs arī Latvijas jaunatnes izlasēs. Staņislavs Pihockis šobrīd spēlē Jūrmalā. Paliks bumba Jūrmalniekiem. Varēsim to ievadīt spēlē no sānu līnijas. Inguš Lampa jau tagad komandē savus partnerus, lai ievadītu bumbu spēlē.
Mēģināja atmest ar galvu bumbu Maksims Daņilovs saviem partneriem, bet īsti netilīst tam, un atkal Ingušs Lampe. Atspēlē atpakaļ. Kačanovs. Tāla piespēle Kačanova, un neizdodas panākt šajā situācijā bumbu Osipovam. Un ļoti ātri Daugavpilieši ievada bumbu spēlē. Ir skaidrs tas, ka nav īpaši jēgas viņam turēt bumbu pēc iespējas ilgāk spēlē, bet tieši jāgūst vārti. Nav svarīgi 1, 2 vai 3. Galvenais ir iesist. Vēl viena tāla piespēle un atkal tā ir neprecīzi. Šoreiz Daniela Lā izpildījumā un Jūrmalnieki dodas uz priekšu. Labi kustās šobrīd laba kustība Jūrmalniekam un ir iespējas arī visas iespējas centrēt. Joksts. Centrējums gar vārtiem. Un līdz bumbai tiek. Gandrīz tiek Osipovs, bet netrāp pa to. Ja būtu trāpījis, kas zina, varbūt būtu bijuši arī vārti. Ibe mēģināja ar krūtīm nomest bumbu partneriem, bet šajā situācijā tas neizdevās. Un vēlreiz iespēja Jūrmalniekiem uzbrukt. Joks. Tās bumbu Daņilovam. Jā, tā arī notiek. Maksims Daņilovs, Madonas futbola skolas audzēknis. Savulaik viņa brālis, jaunākais brālis Sergejs Daņilovs spēlē Latvijas jauniešu izlases hokejā, bet Maksims Daņilovs pievērsies futbolam un ir viens no Jūrmalas komandas līderiem. Par to liecina arī tas, ka šodien viņš ir komandas kapteinis. Tieši Maksims Daņilovs netiek viņš līdz bumbai. Daniels Olā viņu nedaudz apsteidz. Cincadze. Varam redzēt, ka Jūrmalnieki tik līdz bumbai nonākusi līdz Daugavai. Diezgan ātri iesaistas aizsardzībā, bet tagad Stenlijs Ībē un Jevģeņijs Laizāns spēlē precīzi izgājienā Mamuka. Mamuka Gongādze centrējums un Jevģeņijs Laizāns ir vietā. Gongādze nākas jau ne pirmā spēle spēlēt mālajā pusarga pozīcijā. Un teikt, ka tā būtu tā pozīcija, kurā viņš jūtas vislabāk. Olā. Ievada Daugavpiliešu uzbrukumu. Un Ziziļo centrējumu bloķē viens no Jūrmalniekiem, bet Ibe turpina cīnīties un izskatās arī iegūst bumbu un ir arī pirmais puslīdz sakarīgais sitiens pa Jevģeņija Laizāna vārtiem, bet no šajā situācijā tas netū nebija no tiem bīstamākajiem. Pats Laizāns arī izpilda tālu piespēli. Daņilovs un pret Daņilovu diezgan spēlē Cincādze. Bet pārkāpums netiek fiksēts, bet izskatās gan Cincādze saņēmis triecienu, gan arī Daņilovs. Bet pa to laiku Cincādzes partneris Paleviņčuks ievada Daugavas uzbrukumu. Labi saspēlēs ar Ziziļovu. Rafaļskis. Un piespēle uz māliņu Mamuka Gongādze īsti nesapratās ar Maksimu Rafaļski un galu galā uzbrukums ir beidzies. Laizāns izpildīs atstienu no vārtiem. Jau ne pirmā reize šīs dienas mačā. Un es domāju, ka arī nepēdējo. Olā ļoti precīzi spēlē šajā epizodē un ir iespēja vadīt uzreiz uzbrukumu. Tomēr tiek spēlēts nedaudz atpakaļ uz Paleviņčuku. Un Dmitrijs Paleviņčuks izpilda tālu un precīzi piespēlē uz Andreju Kovaļovu. Jau Sokolovs. Kovaļovs. Sokolovs. Un pa labo māliņu virzās šis uzbrukums. Redzam, Mihails Ziziļovs šodien spēlē visnotaļ augstu. Diezgan reti pēdējā laikā esmu redzējuši, ka Ziziļovs spēlē tik augstu. Bet šodien viņš gandrīz kā otrais uzbrucējs darbojas. Halvitovs. Gandrīz izdodas šī piespēle. Andrejs Kovaļovs arī rāda. Parāda augšu paceltu īkšķi par to, ka bija laba piespēle, bet šoreiz neizdevās tik līdz bumbai Kovaļovam. Laizāna kārtējas asistents no vārtiem, un šoreiz Maksims Rafaļskis tiek līdz bumbai. Jāsaka, Laizāna izpildītie asistenti no vārtiem netuvu nav tie precīzākie, vismaz spēles sākuma daļā, un pārsvarā bumba nonāk līdz Daugavas futbolistiem.
Un Daņilovs pārkāp noteikumu šajā epizodē cīņā ar Juriju Sokolovu, līdz ar to tiek fiksēts arī noteikumu pārkāpums. Rafalskis spēlēs atpakaļ. Uz Cincādze. Olā. Cincādze. Halvitovs. Sokolovs. Vēlreiz Halvitovs. Pa kreiso malu virzās Daugavas uzbrukums Gongādzē. Var centrēt. Gongādzē arī izpildu centriem, bet stipri neprecīzi šajā epizodē centrē Mamuka Gongādze. Nu nav tā īsti viņa pozīcija. Mamuka tomēr futbolists, kuram ir jānoslēdz uzbrukumu, nevis jāizdara pēdējo piespēli. Un Laizans atkal izpildīs atstien no vārtiem. Pārkāpums tiek fiksēts Danielam Olā. Un blakus laukuma vidus līnijai Jūrmalnieki izpildīs šo te sodas stienu. Šlampās te bumbu partnerim. Itālijs Rečitskis pie bumbas. Spēlē atpakaļ, un tāla piespēle, un līdz bumbai tiek viens no Jūrmalniekiem, bet uz ilgu laiku neizdodas saglabāt apaļo priekšmetu savā rīcībā, un galu galā Gongādze dodas uzbrukumā. Mamuka Olā. Jau Halvitovs to būs pie bumbas. Olā. Cincādze. Vidžīnam ir diezgan vāja. Tālā piespēle, un šajā situācijā viņš to arī pat nepielieto, bet toties to dara Halvitovs, un Ībēl ļoti labi nometa bumbu Kovaļovam, bet, es kā Andrejs īsti nebija gatavs tam, ka Stenlijs tik precīzi šajā epizodē nospēlēs, un līdz bumba īsti netika. Un uzreiz pretrieciens Jūrmalas izpildījumā, Rečitskis. Un pret viņu ļoti precīzi spēlē Kovaļovs un arī spēja ievadīt uzbrukumu, bet Stenlijs atradās aizmugures stāvoklī, līdz ar to bomba vēlreiz tiek Jūrmalniekiem. Golubovs, Rečitskis, Šlampe. Mēģina izspēt sieniņu ar jokstu, neizdevās, un galā pie bumbas jau Mihails Zīzeļovs. Laba piespēle Sokolovu, un pret Sokolovu tiek pārkāpti arī noteikumi. Ka ļoti gudrs pārkāpums šajā epizodē, jo Jurijs Sokolovs varēja nokļūt labā pozīcijā, lai izdarītu precīzi centrējumu uz kādu no partneriem, kuri jau tuvojās soda laukumam. Bet arī tagad pozīcija nav slikta, izpildīt sodas stienu Andrijs Kovaļovs un Mihails Zīzeļovs pie bumbas. Kāds nav viņiem izpildījis šo te centrējumu, un izskatās, ka tas būs Kovaļovs. Kovaļova centrējums un precīzi spēlē Jevģenijs Laizans, un Jūrmala meistarīgi izvada bumbu tālāk prom no saviem vārtiem, bet ļoti neprecīzi sitien šajā epizodē Jurijam Sokolovam. Redzam savos ekrānos Laizānu. Pagaidām nevarētu teikt, ka viņam būtu pārāk daudz darba bijis, kad nospēlēts jau 16,5 minūtes. Un nekā no gaidītā Daugavas spiediena principā mēs šobrīd neredzam. Jā, kad bumba ir Daugavpliešiem, tad Jūrmalnieki iesēžas aizsacībā, bet tur spēlē ļoti, ļoti precīzi. Daņilovs. Uz jokstu spēlē, un šeit krīt, jo pret viņu fiksēts noteikumu pārkāpums. Sokolovs pārkāp noteikumus pret Madonu futbola audzēkni Maksimu Daņilovu. Rečitskis. Rečitskis ilgi gatavs izpildīt šo sodas idienu. Šodien jāsaka, Rečitskis viens no tiem futbolistiem, kurš spēlē ar cimdiem rokās, un Rečitska centrējums līdz bumbai neviens no Jūrmalniekiem netiek, toties tiek Maksims Rafalskis, un tagad viņš tomēr neuzteica Rečitski. Būs kārtēja gaisa divu cīņa. Un šeit Gongādze tiek atgrūst kā kartupeļu mais, un bez jebkādām problēmām Mamuka tiek nogrūsts malā. Netū tas fiziski spēcīgākais futbolists Mamuka nav, un šajā epizodē mēs vēlreiz varējām par to pārliecināties.
Jevgeņijs Nergals viena no retiem reizēm, kad redzam darbībā arī viņu. Un tagad ļoti laba tāla piespēle uz Andreju Kovaļovu, un Kovaļovs savā stilā nospēlē tehniski precīzi. Un arī tagad tiek galā viņš ar Jokstu. Vēlreiz. Ļoti labi. Šajā situācijā Kovaļovs saglabāja bumbu. Vienīgais mīnus ir tas, ka uzbrukums jau bija zaudējis savu asumu. Un redzam arī to šobrīd. Sokolovs. Labi izpēlta cieniņu ar Zizļovu. Ļoti labi saspēle Daugavai, tāla piespēle un Gongadze. Līdz bumbai šajā epizodē netiek, un tā būs pie Jūrmalniekiem un būs atsitiens no vārtiem. Laizāns kārtējo reizi demonstrēs savas prasmes atsitienā no vārtiem, un šoreiz izskatās, ka piespēle arī ir precīzi, ne, tomēr vienalga bumba uz brīdi bija nonākuši pie daugavpiliešiem. Tagad gan jau Jūrmalnieki dodas uz priekšu, un patiešām nevarētu teikt, ka mēs šodien redzam darbībā Latvijas čempionāta līdervienību un tikai 6. vietā esošo Jūrmalu. Gan līdzvērtīgi spēlē gan viena, gan otra komanda, un atšķirība meistarībā praktiski nav pamanām. Jā, bet tagad Daugava ar savu presingu piespieda Jūrmalnieks vienkārši izsist bumbu ārpus laukuma, un to izdarīja Laizāns. Un tagad skatīsimies, vai Daugava izdosies savu uzbrukumu veidošanu. Zizļovs. Rafaļskis nāk palīgā. Maksims Rafaļskis centrējums gar vārtiem, un arī tas netū nav tas precīzākais. Vēl viens atsitiens no vārtiem, un atkal darbībā redzēsim Laizānu. Viens no kopumā pirmajās 20 spēles minūtēm manāmākajiem personāžiem Jūrmalnieku rindās. Ļoti, ļoti bieži mēs viņu redzam. Vairāks gaisa divcīņas, un Stenlijs Sibē var izrauties 1-1, un krīt Stenlijs, bet pārkāpums šajā epizodē netiek fiksēts, un lai arī bumba paliek Daugavai, tomēr moments principā jau ir beidzies. Paleviņčuks mēģinās ar otro piegājienu centrēt, neizdodas. Un ļoti perspektīvs uzbrukums tagad Jūrmalai, paskatīsimies. Nē, tomēr paspēja Paleviņčuks atgriezties aizsardzībā, un arī ļoti precīzi piespēle izdarīja uz Gongadzi. Gongadze rada savu dribla tehniku. Ui, ļoti labi domāt piespēle Rafaļskim. Šajā epizodē mazliet pietruka precizitātes, bet tagad seko pat citiens uz Laizānu vārtiem. Paleviņčuks, ja nemaldos, to izpildīja. Abas komandas spēlē ar vienu izvirzīto uzbrucēju. Ja Daugavai tas ir Stenlijs Sibē, Jūrmalai tas ir Maksims Daņīlovs. Uzsvaru liekot tieši uz vidējo līniju abām komandām. Cim redzot, ir vēlme gan Vladimiru Pačko trenētajiem futbolistam, gan Ivanam Tabānovu spēlētājiem iegūt kontroli pār laukuma vidusdaļu, bet šeit vienkāršā situācijā kļūdās Andrejs Kovaļovs un vēl viens atsitiens no vārtiem, un atkal varēsim vērot Jevgeņiju Laizānu darbībā. Vairāk nekā 20 minūtes nospēlēts, un neviena patiešām bīstama momenta līdz šim vēl nav bijis. Kovaļovs. Ibē. Varēja mēģināt iespēt uzreiz Zizļovam, bet neizdevās šajā epizodē, un jāturpina uzbrukums citā veidolā. Un šobrīd pa kreiso flangu uzbrukumā dodas Paleviņčuks. Viņš tiek ļoti meistarīgi nobloķēts, bet ar noteikumu pārkāpumu. Un iespējams, ka būs arī pirmais brīdinājums. Vitālijs Rečīckis saņem Nofrievo aizrādījumus, ka nevajag īpaši palaist muti. Vismaz kāds priekšstats radās, spriežot pēc tā, ka Rečīckis netū nebija epizodes epicentrā, bet, jebkurā gadījumā tieši viņš saņēma galvenā tiesneša aizrādījumus. Ko redzēsim to centrējumu vārtu virzienā. Un tās ir potenciālās briesmas jebkurā situācijā. Un skatāmies, centrējums līdz bumbai tiek viens no Daugavas spēlētājiem. Tas bija Bidžina Cincādze, bet jebkurā gadījumā tiek fiksēta aizmugurē.
Laizans gatavojas izpildīt atstienu no vērtiem puses pirmā puslaika nospēlētu. Laizanam pa īstam nereiz vēl nav nācies glābt savu komandu. Kārtējo reizi Laizans izpilda ne to labāko piespēli un galu galā atkal Daugava dodas uzbrukumā. Rafaļskis. Gongadze. Mamuka dodas uz priekšu. Labi atspēle Zizļovs. Zizļovs uz Olā. Teikto Sokolovs. Un ir iespēja uzsist Ibē! Un Stenlijs Ibē atklāja spēles rezultātu, bet tiek fiksēta aizmugure šajā epizodē Stenlijam Ibēm. Skaists vārtu gūms būtu bijis, ja vien nebūtu fiksēta aizmugure. Redzam, Stenlijs neizpratnē. Labs Sokolova centrējums, bet, tomēr vārtu gūms netiek ieskaitīts. Stenlijības viens no lielākajiem plusiem ir spēlēt tieši otrajā stāvā. Un viņš to kārto reiz arī pierādīja. Diezgan sarežģītās situācijās, sitot precīzi vārtu stūrītī. Un Jevgeņijs Laizans arī iesildoties tajās epizodēs, kad notika centrējuma un uzreiz sekoja sitiens. Pataisno no gaisa izskaties diezgan nepārliecinoši. Un arī šajā epizodē, ko gan nevarētu teikt, ka tā būtu bijusi kaut kāda veida Laizāna kļūda. Ļoti grūta epizode bija vārtsargam, lai glābtu savu komandu. Sokolovs izpildīs sānu iemetienu. Met bumbu sodlokumā. Stenlijs Ibē labi apstrādā bumbu. Vēlreiz Sokolovs var centrēt. Spēlē papakšu Zizļovs. Vēl viens centrējums un Gongadze jau bija nokritis sodlokumā un vēl vairāk tiek fiksēts arī noteikuma pārkāpums Daugavai. Līdz ar to bumba atkal Jūrmalai. Vēram Jūrmalnieku uzbrukumu. Pa labo flangu. Ļoti labi piespēle. Tagad Daņilovs var centrēt uz Jokstu. Joks gaida piespēli un Daņilova centrējums nekurienē. Tur bija tikai Daugavas spēlētāji. Ibē. Var izrauties 1-1 Stenlijs Ibē. Ibē ir iespēja viņam arī sist un viņš arī izdara sitienu, bet aizsargs bloķē šo sitienu. Līdz ar to perspektīvas uzbrukums atkal ir noslēdzies, bet bumba ir Jūrmalai. Pēdējās minūtēs, kādās 8-10 minūtēs, Daugava diezgan izteikti sāk uzbrukt ar vairāk un vairāk, un, teiksim, godīgi Jūrmala arī ļauj izpausties daugavpiliešiem, diezgan zemu iesēžoties aizsardzībā. Pastīsimies, vai Daugava spēs uzlauzt Jūrmalas aizsardzības bastionus. Sokolovs, Rafaļskis, vēlreiz Sokolovs. Jāsaka, ka šodien jāuzslavē tiešām ir Maksims Rafaļskis. Ļoti kustīgi. Viņš darbojas visās laukuma pusēs, lai arī viņa nomināla pozīcija ir centra pusargs, tomēr šodien viņš ir praktiski visur un gandrīz visi uzbrukumi tiek veidoti tieši ar viņa starpniecību. Jā, diezgan nepatīkami skatīties uz tribīniem tādā ziņā, ka komanda, Daugavpils komanda pirmo reizi tās vēsturē var kļūt par Latvijas čempioni, bet skatītāji tribīnēs knapi pāri simtiņam. Tas ir patiešām nepatīkami. Ņemsim vērā, ka vēl ir jāizvada 2 kārtas atskaitot šo. Un ja arī uz pēdējos spēlēs tie nombrī pret Ventspili nesavāksies vismaz kādi 500-600 skatītāji, tad tas liecinās par to, ka principā šī čempiona tituls un Daugavpilī nevienam nav vajadzīgs vismaz skatītājiem. Bet tie skatītāji, kuri atnākuši diezgan aktīvi atbalsta savu komandu, un arī vairākas reizes pauduši diezgan atklāt neapmierinātībā ar galvenā tiesneša darbību. Skatāmies Jūrmalnieku uzbrukumu, un šeit precīzi spēlē Halvitovs, piepalīdz Rafaļskis, patiešām Maksims šodien viens no labākajiem Daugavas rindās. Sen neesmu redzējis viņu tik aktīvu un tik kustīgu.
Pa to laiku bumba atkal Daugava. Jūrmalnieki mēģināja nedaudz papresingot Daugavpiliešu, bet tas rezultāti nav devis ar problēmām, bet tomēr Daugava ir saglabājis bumbu savā rīcībā, bet tagad gan tā ir zaudēta Rečīckis. Mēģina spēlēt uz labo malu, šoreiz neprecīzi. Gongādzē, paskatīsimies, ko izdomās Mamuka, neizdodas viņam spēlēt Rečīcki, un bumba jau Baltijā. Un šeit nesaprotas Daņilovs ar partneri, bet tiek fiksēts pārkāpums, līdz ar to bumba Jūrmalē. Un lēnā garā Jūrmalnieki turpina šo te uzbrukumu un labi spēlē aizsardzībā Cincādze. Un tagad jau pretuzbrukumu iespējas Zizeļevs vai izdarīs piespēlu Zibī. Zizeļevs pats tur bumbu krīt, bet manuprāt tur nebija noteikuma pārkāpuma, bet tiesnesis tomēr saskata šajā situācijā noteikuma pārkāpumu. Zizeļevs kļuva īpaši populārs Latvijā pēc iepriekšējās mājas spēles pret Jelgavu, kad teatrāli krita vienā no epizodēm un pēc tās reizes diezgan skeptiski daudz skatās uz Mihaila Zizeļeva darbībām, bet tiešām Miša ir viens no labākajiem visas virslīgas pussargiem, un arī šodien viņš ir paveicis milzīgu darba apjomu, bet kamēr Daugava nav uzvarējusi, tikmēr nevar īsti slavēt nevienu no spēlētājiem. Zizeļevs, Rafaļskis, Palavinčuks. Atcerēsimies, cik labi piespēju viņš izdarīja spēlē pret Liepājas Metlurgu, kad Matija Mihaļs guva vārtus. Gongādze. Ir iespēja centrēs gar vārtiem, un tomēr viens no jūrmalniekiem nedaudz aizsniedz līdz bumbai, līdz ar to neizgāja tā līdz tam mērķim, kur bija paredzējis Gongādze. Vēl vien tālu piespēja, un šoreiz kārtējo reizi, jāsaka, labi spēlē jūrmalnieki. Vairākas divciņas mēs vērējam šobrīd Daugavas stadionā Daugavpilī. Un Daugava joprojām mēģina atrast veidu, kā uzlauzt pretinieku aizsardzību. Sokolovs arī labi domāt piespēle, nepārāk precīzi šajā situācijā nospēlījuši Šlampa aizsardzībā. Varēja nospēlēt krietni vien labāk. Galvenais, protams, ka bumbu izdevās iegūt, bet šeit uzreiz to arī zaudē Osipovs. Olā. Diezgan nemanām šodien Daniels Olā. Iepriekšējās spēlēs bijām pieraduši, ka Daniels bieži pieskarās bumbai. Šādās epizodēs, kad vienkārši notiek spēle savā laukuma pusē vai laukuma vidus daļā, bet šodien Daniels Olā ir visnotaļ nemanāms. Bet tagad kļūdās Laizāns uz līdzinas vietas, uzreiz seko arī sitiens, un pats Laizāns arī bumbu tver. Maksims Rafaļskis izdarīja šo sitienu. Laizāns pats ievadīs arī bumbu spēlē, uz līdzinas vietas kļūdies Evģeņijs Laizāns, un arī šī piespēle netuvu nav no tām labākajām, bet īsti neizdevās arī Danielam Olā apstrādāt bumbu. Varbūt tagad Rafaļskis izdara piespēli uz Ibi, bet tā neiziet cauri. Gongādze gal galā pārkāp arī noteikumus. Paskatīsimies, kā izpildīja šo sodastienu jūrmalnieki. Ar pirmo reizi Kačānovs to nedara, un ar otro gan. Tāla piespēle neprecīzi, Olā spēlē. Veiksmīgi, un galu galā Daugava tiks līdz bumbai. Nē, Rečīckis, laukuma vidusdaļā. Vēl viena piespēle. Un labs uzbrukums Jūrmalē veidojas. Var arī centrēt bumbu sodu laukumā. Joksts atnācis uz labo flangu. Un ir centrējums gar vārtiem, bet patiešām ļoti nesekmīgs. Rafaļskis. Un te asi nospēlē pret Maksimu Rafaļski. Es domāju, ka tur dzeltenā kartītei noteikti būtu jāsako. Aleksandrs Anufrievs tomēr nerāda ne brīdinājumu, nedz arī nosodu par pārkāpumu, bet Maksims Rafaļskis joprojām atrodas zālē, bet tūlīt viņš arī piecelsies. Spēle netiek apturēta, tikai tagad tā tiek apturēta, un paskatīsimies, vai tiks parādīt dzeltenā kartīte vai nē.
Tas noteikuma pārkāpums pret Maksimu Rafaļski, un pirmais brīdinājums šīs dienas spēlē, tas tiek beidzot arī parādīts, un jāsaka, pēc nopelniem to saņem Edijs Joksts. Brīdinājums Edijam Jokstam. Pirmais brīdinājums 33. spēles minūtē, un Daugavā dod bumbu atpakaļ Jūrmalnieku rīcībā. Un Jevgeņijs Laizāns. Jūsu ekrānos. Kārties viņu mēģinājis iespēju partneriem, šoreiz Osipovs arī varētu tik līdz bumbai, un izstāst, ka viņš to arī izdarījis, bet nu tieši viņš arī aizsit bumbu ārpus laukuma robežām. Zizļevs. Un Zizļev ļoti meistarīgi atbruņošajā epizodē Rečīckis, un Osipovs panāk to, ka bumbu atstāja laukuma jau no Sokolova Kšermeņa. Šlampē. Daņilovs. Viena no retiem reizēm, kad redzam ar bumbu Maksim Daņilo. Osipovs. Pārstraujas tuvāk vārtiem un galu galā tomēr neizdodas viņam tikt vēl tuvāk Jevgeņa Ņergola sargātiem cietoksnim. Jāsaka, ka Ņergola jau minūtes 10 mēs pilnīgi noteikti neesam redzējuši darbībā. Praktiski neviena sitiena Jūrmalas izpildījumā uz Ņergola vārtiem šodien vēl nav bijis. Šlampē. Ievadīs bumbu spēlē. Ingus spēlē uz Daņilovu. Galu galā Daņilovs izpilda piespēli, bet nu bez adresāta. Pelevinčuks. Olā. Sokolovs. Kovaļovs. Diezgan nemanāms pagaidām Andrijs Kovaļovs. Varbūt šoreiz viņam izdosies kaut kas īpašs. Nē, arī šoreiz neizdodas, bet bumbu vismaz izdodas saglabāt. Pats tomēr neievada bumbu spēlē Kovaļovs. Atstāja to ierindas izpildītājiem Sokolovu. Halvitovs Cincādzē. Visi jūrmalnieki savā laukuma pusē. Bet Cincādzes piespēle Pelevinčukam ne to nav tā precīzākā. Nevienu patiešām tāda momenta, ko vajadzētu atcerēties, pirmajā puslaikā mēs vēl neesam redzējuši. Копеечного выпускать. Да, с такими звездами. Тёма, посмотри, Виталий. Звезды выходят, за 3 чемпионства или за 2? Kovaļovs. Olā. Un Rafaļska piespēle uz Zībī. Ībēm izdevās saglabāt bumbu spēlē, bet, nu, izpildīt precīzi piespēle tajā epizodē bija visnotaļ sarežģīta, bet tagad Daņilovs mēģināja skaisti nospēlēt, saspēlēties ar Osipovu, un var redzēt, ka Osipovs šodien patiešām ir ļoti centīgs. Joks. Un Golubovs kļūdās uz līdzenas vietas Gongadzē. Nē, nepaspēs viņš šajā epizodē. Nedaudz pavisam pietrūkuma Mukam Gongadzem, lai apsteigtu Denisu Kačānovu un izietu vienatnē pret Laizānu. Olā, Kovaļovs. Saglabās bumbu, nē, Joks tomēr ar korpusu nospēl precīzi, bet uzreiz pēc tā arī kļūdās viņa partneris un lieliska piespēle uz Gongadzi.
Gongadzē jāsit iekšā šajā epizodē. Gongadze krīt un vārtu pārliknis un izskatās, ka saņems brīdinājumu Gongadze par simulāciju. Tieši tā arī notiek. Mamuka Gongadze saņem brīdinājumu par teatrālu kritienu pretinieku soda laukumā. Un Mamuka saņems tādu dzelteno kartīti. Ļoti teatrāls kritiens Mamukam Gongadzem un visnotaļ loģiski Aleksandra Anufrieva lēmums parādīt viņam dzelteno kartīti, bet ļoti labs moments bija Daugavai izvirzīties vadībā. Laizāns katru reizi pie bumbas. Uzņems ātrumu Palinčuks, bet neizdod saglabāt bumbu spēlē. Kārtēji Jūrmalnieki kļūda laukuma vidusdaļā un atkal pie bumbas Daugava. Olā! Ir iespēja drīz piespēli. Olā pats dodas tuvāk vārtiem. Sokolovs. Olā! Ziziļovs. Labi piespēl uz Andreju Kovaļovu. Kovaļovs un sitiens nedaudz neprecīzs. Varam vēlreiz šo epizodu Ziziļovs perfekta piespēle Andrejam Kovaļovam. Un labs moments Daugavai patiešām viens no retējiem pirmajā puslaikā. Jūrmalniekiem nekas neizdodas uzbrukuma veidošanā. Ja spēles sākumā vēl izdevās šādi, tad veiksmīgi pāriet no aizsardzības uzbrukumā, tad Gongadzē panāks bumbu, bet vairāk par stūrstienu Mamukam neizdodas izspiest šajā epizodē un 40 minūtes nospēlēts joprojām pa nulēm, bet pamazām sāk veidoties momenti pie Jūrmalas vārtiem un jāsaka, ka Daugava sāk spiest pretinieku. Palinčuka. Centrējas garvārtiem rezultāti nedod, bet seko Mihaila Ziziļova bīstams sitiens, bet Laizāns šajā epizodē spēlē precīzi. Halvitovs pie savas soda laukuma saspēlēs ar Sokolovu. Lieliem spēkiem Daugava dodas uz priekšu pēdējās minūtes pirmajā puslaikā. Ziziļovs. Rafāļskis neizdodas izspēlēt sieniņu ar Ziziļovu. Galā būs jāsāk uzbrukums no jauna. Cincādze. Olā. Ziziļovs pats dodas uz priekšu. Bet tas arī viss. Un saglabā bumbu Daugava savā rīcībā. Sokolovs. 3 minūtes līdz pārtraukumam. Daugavai ļoti liela vēlme gūt arī pirmos vārtus, lai atklātu beidzot spēles rezultātu un noņemtu nervozitāti no saviem pleciem. Un šeit bīstama spēle pret Maksimu Rafāļski un bumba Daugavai un ļoti bīstama epizode soda sitiena izpildīšanai. Andrejs Kovaļovs teica pie bumbas. Kovaļovs izpildīs tādu šo soda sitienu un visticamāk sekos centrālas soda laukumā, kaut gan varbūt arī Kovaļovs sitīs pataisno vārtos.
Nu, paskatīsimies, ko izdomās Andrijs Kovaļovs. Ir arī garie aizsargi devušies uzbrukumu zonā. Un Kovaļovs izpilda sitienu pa taisno. Laizāns nebesu piepūles, bet tomēr šajā epizodē spēlē precīzi. Un jūrmalnieki joprojām turpina turēt savu jāsaka izdevīgo 0-0. Kaut gan, kā jau teica translācijas sākumā, nevarētu teikt, ka jūrmalniekiem būtu īpaši par ko cīnīties. Ja vienīgi mēģināt panākt Spartaku cīņā par 5. pozīciju. Un paliks jūrmalniekiem, jā, jo tiek fiksēts notiekuma pārkāpums. Rečitskis pie bumbas. Kādu laicinu nospēlējis arī Lietuvā. Veiksmīgi pēc tam nospēlējis. Un paskatīsimies, ko viņš darīs nākamajā sezonā. Vai paliks Jūrmalā, vai tomēr spēlēs kādā citā klubā. Te bija īstais moments, varēja izveidoties pēc Ņerugola vārtiem, bet netika līdz citienam ne Daņīlovs, nekāds no viņa partneriem. Līdz ar to atsitiens no vārtiem. Un Jevgeņijs Ņerugols jau vienu no pēdējiem Daugavas uzbrukumiem šajā puslaikā. Olā! Ziziļovs. Piespēle vārtu virzienā, tā nesasniedz adresāta, bet, jūrmalniekiem atsevišķās epizodēs spēlē visnotaļ nervozi, un tādēļ diezgan viegli Daugava tiek atkal līdz bumbai, bet, jāsaka, šeit ir jāuzslavē arī Daugavpilsnes spēles stils diezgan aktīvi. Viņi presingo jūrmalniekus, un tas dot arī rezultātus, un tagad kārtējā standarta situācija un iespēja centrēt bumbu sodu laukumā. Un šoreiz Palaviņčuks izpildīja šo centrējumu, šeit citiem pataisno nekādā gadījumā nebūs. Pārākās sleņķis toties centrēt gan var, un tas ir arī jādara. Pēdējā minūte jau pirmā puslaikā startēs centrēs gar vārtiem, un netiek šoreiz neviens no Daugavpilsiem līdz bumbai, bet toties sekos stūra sitiens, un visticamāk ar šo stūra sitienu pirmais puslaiks arī noslēgsies. Ceturtais spēles tiesnesis Ivars Cauna pagaidām nerāda, vai būs kompensācijas laiks. Iespējams, ka nemaz nebūs kompensācijas laika pirmajā puslaikā, bet toties Kovaļovs tagad izpilda centrējumu, un Laizāns ar dūriem spēlē precīzi. Un ar to pirmais puslaiks patiešām ir arī noslēdzies, līdz ar to Daugava Jūrmala pēc 45 nospēlētajām minūtēm rezultāts ir 0-0, un jāsaka, īpaši daudz momentu arī nav bijis. Varētu, jā.
Dāmas un kungi, esam atgriezušies Daugavas stadionā, kur turpināsies Latvijas futbola virslīgas spēle starp Daugavu un Jūrmalu pēc pirmā puslaika 0-0. Neskatoties uz to, ka Daugavpilsieši guva vienus vārdus, bet Stenlības vārtu gums netika ieskaitīts, jo tika fiksēta aizmugurē. Pastīsimies, vai otrajā puslaikā Daugavpilsiešiem izdosies gūt arī kādus vārtus. Varbūt to izdosies paveikt arī Jūrmalai, kura pirmajā puslaikā neteikt, ka bija pārāk aktīvi uzbrukošajās darbībās, bet, principā, viens momentiņš viņam labs izveidojās, bet, neizdevās īsti uzsist pa vārtiem Osipovam. Laukuma centrā Maksim Rafalski un Stenley Ibi. Rafalskis viens no labākajiem pirmajā puslaikā gan Daugavas rindās, gan arī vispār laukumā. Un otrais puslaiks ir oficiāli arī sācies. 45 minūtes Daugavai, lai gūtu vārds, un 45 minūtes Jūrmalai, lai gūtu vārds vai vismaz nosargātu neizšķirtu. Un tagad labas pretuzbrukuma iespējas Osipovs. Tālu Osipo piespēja, bet ne tā veiksmīgākā, un pie bumbas uzreiz tiek Jevgeņijs Nerogals un neļauj arī tai atstāt laukuma robežas, un paskatīsimies, kā tagad veido savus uzbrukums Daugava. Un skatās, ka puslaika pārtraukumā Sergejs Jāšins saņēma instrukcijas no galvenā trenera, lai dotos laukumā, bet pagaidām nevienas maiņas ne Daugavai, nec arī Jūrmalai. Gongādze. Kreisā malējā pusarga pozīcijā viņš šodien darbojas. Cincādze. Halvitovs. Gaida tālo piespēle gan Zizeļovs Gongādze. Gongādze prasa bumbu. Halvitovs pats dodas uz priekšu. Tagad spēlē atpakaļ Cincādzem. Palavinčuks. Palavinčuks labi piespēle uz Gongādzi. Gongādze saglabās arī bumbu spēlē. Un Mamuka. Zizeļovs. Centrējums gar vārtiem. Ibē aizsniedz līdz bumbai, bet tikai aizsniedzas īsti izdarīt sitienu viņam neizdodas, bet varbūt arī Sokolovs tiks līdz bumbai. Šajā epizodē tas gan viņam neizdodas, bet Daniels Olā gan tiek līdz apadiem priekšmetam, un zilie turpina savu uzbrukuma ofensīvu, kā noslēdzās pirmais puslaiks tādā pašā gaisotnē. Norisinās arī otrā puslaika vismaz pats sākums, bet atkal labi spēlē Jūrmalai, ka bumbas pārtveršanā Rečickis. Rečickis var centrēt. Bumbu prasa Daņilovs, prasa un gandrīz arī to sagaida, bet šoreiz precīzāks ir aizsardzībā Cincādzē. Palavinčuks jau iesāk Daugavas uzbrukumu. Pats dodas uz priekšu. Var spēt atpakaļ Cincādzem, Palavinčuks pats skrien uz priekšu un diezgan beidzēdzīgi kā pret sienu šajā epizodē. Spēlē Palavinčuks un galu galā bumba pazaudēta un vēlāk arī pārkāpa noteikumi Cincādze. Tos pārkāpa un bumba būs Jūrmalai. Kādīs bumbu spēlē Kačānovs. Gatavojas Denis Kačānovs izpildīšot sodistinu. Visticamāk sekos kāda īsa piespēle, tomēr seko tāla piespēle līdz šim Jūrmalai šajā komponentā nav klājies pārāk labi, bet šoreiz gandrīz izdodas tik līdz bumbai, bet te jau Gongādze mēģināja iesaistīties kārtējā divcīņā. Šoreiz ar Staņislavu Pihotski, bet netika līdz bumbai viņš. Galu galā viss noslēdz ar to, ir šis ilgstošais uzbrukums ar Jūrmalas pārkāpumu laukuma vidusdaļā. Zizeļovs. Pats meklēs variantus uzbrukuma turpināšanai. Atrot arī variantus, bet piespēles kvalitāte prasās būt krietni vien labāk. Vēlreiz Zizeļovs. Dublis numur 2, un šoreiz Zizeļovs jau spēlē pārpakšanu Rafalskim, un Rafalskis ne bez veiksmes palīdzības gandrīz iespēja bumbu Stenlejam Ibem. Sokolovs. Arī viņš centrē bumbu tuvāk Stenlejam Ibem, un Ibe kārtējo reizi aizsniedz līdz bumbai, bet atkal neizdodas īsti neuzsist, ne arī iespēja bumbu kādam no partneriem, un vēl vairāk viņš ir savainojis arī kādu no pretinieku futbolistiem, un būs nepieciešama arī mediki palīdzība. Jā, būs nepieciešama medicīniskā palīdzība. Skatās, ka tas ir Golubovs, kurš ir šobrīd uz zālāju, un viņam bez medika palīdzību šajā epizodē būs grūti iztikt.
Un izskatās, ka būs nepieciešamas arī Nestovas tieši tā, un iespējams arī būs piespēd maiņa Jūrmalē, kura šodien uz spēli ieradusies tikai 14 cilvēku sastāvā, tā ka jebkura maiņa ir diezgan sāpinoša Jūrmalēkam, un jāsaka, ka no aizsargiem no Dmitriju Paplavski iespējams varētu izmantot golpilu pozīcijā, bet, tas ir vienīgais variants, jo vārdsargs Jānis Krūmiņš diezgan veidosies laukumā uz maiņu, Ivans Sputējs vairāk tomēr iesaistīts uzbrukošajās darbībās. Līdz ar to vienīgā potenciāla maiņa varētu būt Dmitrijs Paplavskis. Golubovs izskatās, ka tomēr varēs turpināt spēli, vismaz Nestovas viņam nebija nepieciešamas, līdz ar to varbūt arī tiks galā bez maiņām Pačko trenētā komanda. Nedos bumbu Daugavpils futbolistu pretiniekam. Andrejs Kovaļovs jādod bumbu Laizānam, un Laizāns varēs ievadīt bumbu spēlē. Stenlijs Ibe nepresingo pretinieku, bet Laizāns pats nolim ātri izpildīt tālu piespēli, un jāsaka, kā teoreiz visnotaļ neprecīzo piespēli, bet Palaviņčuks diezgan ātrā tempā mēģina spēlēt Daugavpilieši. Pagaidām tas nav devis rezultātu, varbūt spēles turpinājumā. Halvitovs, ne tā veiksmīgākā piespēle, bet Kovaļovs līdz bumbai tiek, līdz ar to viss ir kārtībā. Olā! Ļoti daudz kustības Daugavpiliešiem tieši uzbrukošajās darbībās, futbolisti regulāri maina savas pozīcijas. Tagad Olā mēģināja pārmest bumbu pāri Jūrmalas aizsardzībai, šoreiz tas neizdevās, bet Gongādze saglabā bumbu. Ziziļevs iesaista spēlē labo māliņu, Sokolovs nepaspēja tik līdz bumbai Sokolovs un būs atsitiens no vārtiem. Laizāna bez jebkādas steigas varēs gatavoties izpildīt šo te atsitienu no vārtiem. Kārtēgais 200. Daņilovs varbūt arī tiks līdz bumbai šajā epizodē. Daņilovs nedaudz pietrūks, Halvitovs viņu apsteidz. Ja nebūtu Halvito garo kā ātri šajā epizodē, Daņilovs varēja izskriet arī 1-1 ar Jevgeņu Ņerogolu, kuram šodien darbiņa bija tik ļoti maz, ka iespējams, ka viņš pat nebūtu gatavs tam, ka kāds viņam sitīs pa vārtiem. Daņilovs tur bumbu. Rečickis. Un iespēja Pihockim ļoti neprecīzi un bumba Daugavai. Atceramies, ka šogad Daugava vienā no spēlēm Jūrmalē zaudē ar 1-6. Nekas tam līdzīgs šodien neatkārtosies, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet ar kādu rezultātu noslēgsies spēle gan grūti pat prognozēt. Gongādze mēģināja izrauties cauri vairākiem pretiniekiem, galu galā pazaudē bumbu, un te jau noteikums pārkāp Palaviņčuks, un sākas arī asumi Rečickis pret Palaviņčuku. Izskatās, ka nebūs brīdinājumu, vismaz dzelteno kartīšu formā nevienam no spēlētēm, bet mutiskie aizrādījumi gan varētu sekot. Nē, ir brīdinājums gan Palaviņčukam, gan arī Rečickim. Rečickis galvenajam tiesnesim teica, kādā sakarā es esmu tur vainīgs. Bet, galu galā abiem pa brīdinājumu, asumi laukumā. Var redzēt, ka Daugavpilieši ļoti grib uzvarēt. Un izskatās, ka Daugavai sekos arī gaidītā maiņa. Visticamāk, ka tas būs Sergejs Jāšanas, kurš dosies laukumā uz maiņu. Tieši tā Romāns Žodžiks jau nāk pie 4. tiesneša ar maiņas pieprasījumu. Ļoti ilgi Denis Kačānovs gatavos kārtoreiz izpildīt soda sitienu, centrējums un gaisu divu ciņā vislabākais ir Daniels Olā. Bet pie bumbas jau Stenlijs Ibe! Ļoti meistarīgi viņš tiek galā ar diviem pretiniekiem, bet īsti nav iespējas turpināt uzbrukumu, jāspēl nedaudz atpakaļ Olā. Uzbrukumā iesaistās arī Sokolovs. Sokolovs, atcerēsimies pēc viņa centrējuma Stenlijs Ibe guva vārtus, kuri netika ieskaitīti aizmugaras dēļ. Rafalskis.
Iet sodlaukumā Rafalskis piespēl Ibe jāapgriež ap savu asi, iztēlēm Ibem, tas neizdevās. Nu, ļoti daudz jūrmalnieku pret bija Ibem, un šī iemesla dēļ arī neizdevās izpildīt nepiespēlnēt sitienu, bet toties tūlīt sekos stūra sitiens, un arī pēc kāda laiciņa arī pirmā maiņa šīs dienas spēlē. Nu ko, centrējums Palaviņčuks to izpildīs. Un lieliem spēkiem Daugava dodas uz viesu soda laukumu. Palaviņčuka centrējums. Laizāns nebūs problēma, bet līdz bumbai tomēr aizsniedzas. Un nebūs savu iemtienu, jo saglabās bumbu spēlē Jūrmala. Un gandrīz ir izdots precīzi piespēlē Osipovam. Palaviņčuks. Ir atnācis uz labo maliņu, bet tas ir arī saprotams, jo viņš tikko izpildīja stūra sitienu no šīs te pozīcijas. Un vēl viens Palaviņčuka centrējums, līdz bumbai tiek Ibe, atmet to Olā, un Olā neizdodas izpildīt sitienu pārāk ilgi atvēzēja šajā epizodē Olā, līdz ar to viss jau ir beidzies. Osipovs. Tāla joksta piespēle, un precīzi tas ir pats galvenais ikstens. Aleksējovs. Bijušais Liepājas Metalurga futbolists Igors Aleksējovs, bet tagad nē, nav tomēr stūras tēnu. Pihotskis piespēle gar vārtiem, precīzi spēlē Daugava. Nu, ļoti redz notikums, jāsaka, Jūrmala ilgāku laiku uzturējās Daugavas laukuma pusē un pat apdraudēja Ņerugala vārtus. Bet Sergejs Jāšins patiešām gatavs doties laukumā uz maiņu, un redzēsim, ko viņš nomainīs. Pēc loģikas viņam būtu jāmaina Mamuka Gongādze, bet es domāju, ka varbūt Daugava pāries arī uz spēli ar diviem uzbrucējiem. Paskatīsimies, ko ir izdomājis Ivans Tabanovs. Pihotskis. Osipovs prasa piespēli, to viņš arī saņem. Vērcams Osipovs. Aleksējovs. Atspēlē atpakaļ Pihotskim. Kačānovs. Jā, augumā ne tas garākais futbols Denis Kačānovs, bet tieši viņš spēlē Jūrmalas aizsardzības centrā. Pieraduši mēs viņu no izlases laikiem kā vienu no malējiem aizsargiem redzēt, bet nu, šeit ir citi laiki, cita vieta. Virslīgas čempionātā darbojas viņš kā centra aizsargs. Olā, tāla piespēle Olā izpildījuma. Ibe atkal gandrīz aizties līdz bumbai. Gongādze! Mamuka Gongādze gūst 18. vārtus sezonā, un diezgan droši var teikt, ka Mamuka kļūst par čempionāta labāko snaiperi. Gongādze lieliski pēc Daniela Olā piespēles. Mamuka Gongādze steidz pie visiem saviem partneriem, kuri atradās arī uz rezervistu soliņa un priecājas tā, it kā patiešām būtu izcīnījis čempionu tituls. Atcerēsimies, ka Mamuka Gongādze un pārējie komandas partneri ir ļoti tuvu pirmajam čempionu titulam komandas vēsturē. 18. vārtu Mamukam Gongādzem, viņš par 5 vārtu gūmiem apsteidz tuvāko sekotāju rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. Un tieši Mamuka arī tiks nomainīts, viņa vietā dosies Sergejs Jāšins. Šī maiņa tika pieprasīta vēl īstam brīdim, kad Mamuka guva vārtus. Un Mamuka aiziet no laukuma ar smaidu sejā, kaut gan ieraugot to, ka viņš tiek nomainīts. Nu, šis smaids no sejas ātri vien pazuda, bet no savu darbiņu Mamuka ir izdarījis 1-0 Daugavas komandas labā, un Mamuka Gongādze pasakās visai publikai. Jā, skaists vārtu gūms Mamukam Gongādzem, labi piespēl Daniela Olā izpildījumā, un lai arī izskatās, ka tā nebija īsti domāta Mamukam, tomēr Mamuka savu iespēju, lielu iespēju sagaidīja, un kārtais vārtu gūms Mamukam Gongādzem 1-0 Daugavpils labā. Nu, ko pastīsimies, kā mainīsies spēles ritējums. Tagad Jūrmalai būs jāsāk arī uzbrukt. Daugava ir sūtījusi laukumā Sergeju Jāšinu, kurš ir uzbrukošā tīpā malējais pussargs, kreisās malas pussargs, tā ka Jāšina iznākšana laukumā varētu arī uzlabot aizsardzību, jo, cik mums labi visiem zināms, Mamuka Gongādze nav tas labākais aizsardzības tips spēlētājs, toties uzbrukumā savu darbiņu paveic perfekti. Ziziļovs, viņam jātiek līdz bumbam pirmajam, un viņš to arī paveic, Ibe. Jūrmala izskatās patiešām vismaz šobrīd pēc pirmajām emocijām pēc vārtu ielaišanas grib doties uz priekšu un to arī dara. Pastīsimies, vai Tabanovs spēles gaitā nepastiprinās komandas uzbrukumu. Protams, tas viss ir atkarīgs no tā, kā arī tēs spēle turpinājumā, un te Daņilovs gandrīz tiek līdz bumbai. Kovaļovs.
Un panāk to, ka bumba būs viņa komandai, ja būs jāievada bumba spēlē no sauna līnijas. Цинцадзе. Половинчуks. Vēlreiz Цинцадze. Halvitovs. Tomēr Jūrmalnieki ļauj Daugavai savā laukuma pusē diezgan brīvi saspēlēties, bet tagad gan sāksies pressings. Daugavai nav nekādas nepieciešamības doties uz priekšu. Jā, protams, rezultāts viņus pilnībā apmierina. Tad 4 punktu pārsvars turnīra tabulā, uzvarot šodien Jūrmalu un nākamajā nedēļā Gulbeni. Čempionu tituls jau ir nodrošināts pilnīgi oficiāli. Rečickis. Šlampe. Vienkārši par bumbu pēc iespējas tālāk un galu galā to iegūs Daugava. Cincadze. Vidžina Cincadze. Olā. Kovaļovs. Iespējas darīt sitienu, tiek izdarīt piespēles Ziziļovam. Ziziļova centrējums gar vārtiem. Ībenēs neslīdz bumbai un arī Jašinam tas neizdodas. Līdz ar to tā bumba tiek līdz Ārcemam Osipovam. Osipovs gaida partneru palīdzību. Galu galā Jašins turpina cīnīties, arī iegūst bumbu. Nē. Osipovs pārkāp noteikumus un izskatās, ka saņems arī brīdinājumu. Vai tomēr? Jā, dzeltenā kartītā Ārcemam Osipovam. Kā saka, guļošana nespēlē, un šoreiz Osipovs izdarīja to, ko nedrīkst darīt. Galu galā saņem par to arī brīdinājumu. Bīstama standarta situācija pie Jūrmalas soda laukuma. Vai nu Kovaļovs, vai nu Palavinčuks izpildīs centrējumu soda laukumā. Ārcams Osipovs šajā epizodē nospēlē nepārāk gudri. Mēģināja apspēlēt pretinieku netālu no savas soda laukuma. Galu galā kļūdījās, bet nu jāsaka, arī partneri īsti nepalīdzēja. Nu, vai nu Kovaļovs, vai nu Palavinčuks. Tūlīt redzēsim, kurš izpildīs šo centrējumu. Lieliem spēkiem Daugava devusies uz priekšu. Kovaļovs centrē un centrēs gar vārtiem līdz bumbai tiek kāds no Jūrmalniekiem. Manuprāt, tas bija Denis Kačanovs. Galu galā tomēr izdodas izsist bumbu ārpus soda laukuma. Sokolovs. Tā nu sanāca, ka šobrīd viņš darbojas kā centrā aizsargs vismaz epizodiski. Un galu galā šeit izpildīties centrējums nav sekmīgs un vēl vairāk arī tiek fiksēts aizmugures stāvoklis. Osipovs, Kačanovs. Ļotās šeit vārdu pārmaiņas starp Osipovu un Pihotski. Joksts. Pihotskis. Izspēlējis kādu laicinu Pihotskis arī ārzemēs. Tagad atgriezies Latvijā. Tāla Pihotska piespēle ļoti neprecīzi un tas ir viegli slaupījums Daugavai. Nerogals. Saspēlēs ar Cincadzi. Palavinčuks. Ziziļovs labu piespēlu Sergejam Jašinam. Un ir centrēs gar vārtiem Ībenēs. Neslīdz bumbai Stenlijs Ībe, bet toties līdz bumbai tiks partneris Andrejs Kovaļovs un panāk Kovaļovs stūra sitienu pie Jūrmalas vārtiem pie Jevgeņa Laizana sargātā un cietokšņa. Pats Kovaļovs arī izpildīs stūri. Vai tomēr Palavinčuks? Palavinčuks arī steidzas pie stūra karodziņa, līdz ar to Kovaļovs vienkārši nogādās bumbu Palavinčukam, bet pats dosies soda laukumā. Jā, patiešām Palavinčuks izpildīs stūrastienu, Kovaļovs devies prom un paskatīsimies. Varbūt pēc šīs epizodes arī varētu izveidoties kaut kas bīstams pie Laizāna sargātajiem vārtiem. Palavinčuks centrē un diezgan droši gaisa divciņā uzvar Jūrmalnieki, bet būs vēl viens stūra sitiens. Tikai jau no pretējā karodziņa, stūra karodziņa, un šoreiz to izpildīs Andrejs Kovaļovs. Redzam arī, kā viņš dodas pakaļ bumbai, lai izpildītu šo stūri. Un Andrejs Kovaļovs.
Saspēlēs ar Cincādzi, vēlreiz Kovaļovs pastiek garām Osipovam, centrais gar vārtiem, oi, cik tur trūka, lai Stenlijs Ibe izdarītu sitienu. Bet tagad jau jāspēlē aizsardzībā, pats Kovaļovs pārkāp noteikumus un pilnīgi noteikti saņems arī brīdinājumu. Attaisnojums brīdinājums, jo Kovaļovs apturēja ātro pretuzbrukumu. Un zeltainā kartīte Andrejam Kovaļovam. Jā, paspēja Kovaļovs atgriezties aizsardzībā. Un tiešām attaisnojums brīdinājums viņam. Brīdinājums Andrejam Kovaļovam, 6. numurs, Daugave. Diezgan aktīvi sanākušie skatītāji atbalsta Daugavas futbolistus. Ir gan Kārodziņi, gan Šalītes. Viss, kā būtu nepieciešams. Žēl, ka skatītāji ir maz, bet vismaz viņi ir aktīvi, nevis viņi ir maz, un viņi ir nemanāmi kā teātrī. Olā. Jāšanam piespēlē. Ko es domāju, Sergejs Jāšanas? Diezgan maz viņš šodien redzēts darbībā. Pēc uznākšanas uz māju. Nepilnas 10 minūtes viņš līdz šim ir nospēlējis tikai. Un Laizāns vienkāršā situācijā vienkārši spēr bumbu tālāk prom no vārtiem. Daugava ar savu presingu ir piespiedusi Jūrmala spēlē tieši tā, kā tā spēlē. Un pēc gūtiem vārtiem, ielaistiem vārtiem, precīzāk Jūrmalnieki, lai arī mēģina aktivizēties, tomēr tas viņu sanāk ar lielām problēmām. Jāšans. Rafaļskis. Otrā puslaikā nav tik manāms Maksims Rafaļskis. Pirmajā patiešām ļoti spilgti viņš nospēlē. Šlampē. Labi piespēl uz Jokstu. Joksts. Nāk arī partneri palīgā. Ikstens gaidīja piespēli, nesagaida. Un galā Joksts nepārāk sekmīgi turpina šo uzbrukumu. Ikstens. Joksts. No, dublis numur 2. Joksts izdarīs sitienu un Rikošets un Ņergals bez jebkādām problēmām atver šo bumbu. Rafaļskis, labi, varētu dot uz skrējienu Ibem, 1-1 varētu iziet. Nē, Rafaļskis pagaida Jāšinu, un Jāšins nav tik labā sportiskā formā, lai panāktu šo bumbu. Aleksejos. Osipovs. Un Rafaļskis pret viņu pārkāp noteikumus. Nu, nebūs brīdinājumu tur, protams, bet noteikumu pārkāpums bija bez jebkādām šaubām. Osipovs izpildīja šo soda sitienu un gaidām centrējam uz soda laukumā. Ir kam tur pacīnīties otrajā stāvā, kaut vai tas pats Daņīlovs, gan arī Joksts un Ikstens arī augumā rāžana futbolisti. Tā ka centrējumam ir lielas perspektīvas, ja vien centrējums būtu precīzāks. Un tagad labi nospēlē Andrejs Kovaļovs un uzreiz pretrieciens Daugavai 2-2. Palīgās teica arī Osipovs aizsardzībā, tagad Stenlijs Ibe. Nu jau 4-5 Ibe. Ilgi viņš tur bumbu, bet izdara labu piespēli, bet nē, tomēr netiek līdz bumbai. Zīziļos, pārspēja aizsardzībā Rečickis. Bumbu spēli ievadījis Paliņčuks, kas jādara no sānu līnijas. Viens no labākiem šī gada legionāriem Latvijas futbola virslīgā. Dmitrijs Paliņčuks. Saspēlēs ar Danielu Rafaļskis. Atspēlē atpakaļ Jāšanam. Jāšana centrējums nav aizmugares, bet arī piespēle nav precīza. Ikstens labi piespēl Daņīlovs. Un tiek fiksēta aizmugara Maksim Daņīlovam. 69. minūte rit. Un Daugavpils pateicoties Gongadas vārtu guvumu 57. minūtē atrodas vadībā ar 1-0. Alā. Tā Daniela piespēle un Stenlijs Ibe varbūt arī tiks līdz bumbai pret viņu Golubovs. Ibe tiek līdz bumbai. Kovaļovs. Var centrēt sodlokumā, kur gaida piespēles Zīziļovs. Kovaļovs izspēlē sieniņu ar Rafaļski un tomēr izskatās, ka bumba netiks saglabāt spēlē. Jā, tiek fiksēts noteikuma pārkāpums Andrejam Kovaļovam un bumbu spēlē ievadīs Laizāns.
Laizāns kārtējo reizi ievada bumbu spēlē. А если бы снег не убрали вообще? И там вообще, да. Если бы снег был, то все. Ikstens. Сейчас, да. Rečitskis. Var izdarīt sitienu. Daņilovs, viņš arī sit pa vārtiem un nedaudz garām lido bumbu pēc Daņilova sitiena. Mēs no retiem sitieniem uz Jevgeņa Ņergala sargātajiem vārtiem, un arī tas nesasniedz mērķi. Halvitovs. Я не знаю. Cincādze. Palavinčuks gaida piespēli, to arī sagaida un mierīgā tempā Daugava dodas uz priekšu 70. minūte. Rit un nekas neliecina par to, ka Jūrmala varētu šodien izvilkt kādu punktu. Nu šeit Ibe bija aizmugures stāvoklī bez jebkādām šaubām. Kečanovs. Jādabumu spēlē Golubovs. Vēl tālāk uz maliņu, kur spēlē Šlampe. Nu, bumbā stājas laukumu, līdz ar to tā būtu jānonāk Daugavas rīcībā. Rečitskis. Osipovs. Pret viņu Palavinčuks. Osipovs. Labi. Joksts netiek garām viņš Jāšanam un Jāšans dodas uz priekšu. Daniels Olā šobrīd ar bumbu. Jāšans gaida piespēli. Olā nedaudz pārtur bumbu, bet nu tagad laba Jāšana piespēle saspēlēs ar Olā. Olā apgriezīsies ap savu asi visticamāk. Labi nospēlē ar korpusu Daniels Olā un atspēlē bumbu atpakaļ Palavinčukam. Rafalskis prasa piespēli, bet jau par vēlu Osipovs atsteidzies palīgā partneriem aizsardzībā. Rafalskis mierīgi saspēlēs ar Halvito, tagad jau Cincādze, Palavinčuks. Ļoti labi Daugava pietur bumbu. Jāšans, Rafalskis. Nu, nedaudz neprecīzi piespēle uz Jāšanu, lai arī piespēle bija precīzi, bet tieši kājās, līdz ar to nevarēja uzreiz Jāšans doties uz priekšu. Halvitovs, Kovaļovs, vēlreiz Halvitovs, Ībē un mēģinās ar vienu pieskārienu adresēt bumbu Zīdziļovu. Šoreiz neizdevās. Un gal galā līdz bumbai tiek arī Ņergals. Rafalskis, Palavinčuks. Un Piehotskis līdz bumbai netiek. Rafalskis ievadīja bumbu spēlē, vai tomēr atstās bumbu Palavinčukam. Steigties nav jēgas, un to saprot arī Rafalskis, un Palavinčuks arī tikpat nesteidzīgi, var teikt, soļo līdz bumbai. Ībē. Stenlijs Ībē panāk to, ko viņš arī cerēja panākt stūres sitiens, un Daugavas aizsargi jau dodas uz viesu soda laukumu. Kovaļovs izpildīja šo stūres sitienu, nevarētu teikt, ka Andrejam Kovaļovam šī būtu labākā spēle šo sezonu. Visnotaļ nemanāms ir bijis Andrejs, un viņa līmeņa futbolistam tas nebūtu nav kompliments, bet, nu, vairākās epizodēs viņš nospēlēs patiešām ļoti labi un vērtīgi, un te arī labs moments varēja izveidoties, bet īsti netika līdz bumbai neviens no Daugavas spēlētājiem. Kārtēja labā epizode Maksimam Rafalskim. Šodien viņš patiešām atgādina to futbolistu, kurš savulaik Liepājas Metalurgā bija viens no līderiem. Rafalskis.
Palavinčuks. Olā. Pietur bumbu, Daugava ļoti kvalitatīvi. Atskatot šo varbūt epizodi, Halvito neizdevās īsti apstrādāt bumbu, bet galvenais, ka tā joprojām ir Daugavpiliešu rīcībā. Ļoti maz vārtu gūšanas momentu 75 minūšu laikā. Uz vienas rokas pirkstiem mierīgi varētu saskaitīt visus tos. Aleksejevs. Rečitskis atvainojas, jā. Viņš šobrīd ar bumbu ilgi. Bet tagad precīzi piespēlē Jokstam. Joksts. Osipovs. Osipovs savsties Palavinčuku un Arčams Osipovs dodas uz priekšu. Rečitskis. Aleksejevs. Var arī centrēt. Nē, notiks spēle pa laukumu vidas daļu. Rečitskis vēlreiz ļoti neprecīzi piespēlē Rečitskim. Jāsaka godīgi, Jūrmalē šodien uzbrukumā ļoti retīgi, kad kaut kas izdodas. Tādēļ sekos arī pirmā maiņa. Laukumā gatavs doties Dmitrijs Paplavskis. Redzēsim, ko viņš nomainīs. Un tā Dmitrijs Paplavskis dosies laukumā un nomainīs viņš. Tūlīt redzēsim, ko Igor Aleksejevu nomaina Dmitrijs Paplavskis. Līdz ar to pirmā maiņa arī Jūrmalē. Abās komandās pa vienai maiņai. Daugavai laukumā devās Sergejs Jašins un tagad viesiem dodas Dmitrijs Paplavskis. Jūrmales komandā spēlētāja maiņa Igora Aleksejeva, 27. numurs. Bumba Daugavas futbolistiem nedots vairāk nekā 15 minūtes atlikušas līdz spēles beigām. Ņemam vērā, protams, arī kompensācijas laiku. Vismaz 2-3 minūtes noteikti būs. Un paskatāmies, cik aktīvi uzreiz jūrmalnieki presē Daugavas aizsargus, bet labi tiek galā šajā epizodē Daugava. Jašins. Neizdevās viņam piespēle uz StenlijamĪbēm. Galu galā viss beidzas ar to, ka pie bumbas Jevgeņijs Ņerugals patiešām tik maz darba, es domāju, Ņerugalam sen nav bijis. Salīdzinot ar spēli pret Liepāju, kad viņš vairākas reizes glāba, šis mačs patiešām ir kā pastaigā. Halvitovs atspēl bumbu atpakaļ Ņerugalam. Tālāk Ņerugala piespēle Iba iesaistās gaisa divcīņā, bet tur tiek fiksēta aizmugure un patiešām aizmugure arī bija. Stanlijs Ibē saņēmis nelielu triecienu, bet es domāju, ļoti ātri viņš piecelsies un varēs turpināt spēli. Stanlijs šodien ļoti daudz pastrādāja, bet nebija viņam praktiski neviena vārtu gūšanas momenta. Atskaitot to epizodu, kad viņš arī guva vārtus, bet šis vārtu gūmas netika ieskaitīts. Stanlijs šajā ziņā šodien daudz tiešām strādājis, bet momentu ir bijis maz, un te jāsaka negatīvi vārdi par partneriem, jo, ja uzbrucējs netiek apgādāts ar bumbu, tad skaidrs, ka vārtus arī gūt viņam ir ļoti grūti. Mēģina Jūrmalē kaut ko arī izveidot. Osipovs. Rečitskis. Iesaist uzbrukumā Šlampē. Rečitskis nākas spēlēt atpakaļ Golubovs. Un neiziet piespēle šī Dmitrijam Paplavskim. Un galā. Un te notiek pārkāpums laukuma vidus daļā par Stenliju Ibi. Jūrmala patiešām mēģina kaut ko izveidot, pagaidām bez panākumiem. – 79. minūte tūlīt tās jau startēs. Pagaidām 1-0 Daugavas labā, vienīgie vārti Mamukam Gongadze. Rafaļskis. Jašins. Var iedot piespēli arī Zizļam. Zizļos gaida šo piespēli saņem, bet, manuprāt, nedaudz par vēl, bet pats Miša raujas tuvāk sodloka un pret viņu netiek fiksēs noteikuma pārkāpums. Tiesnesis rāda cēlēs. Viss bija tīri. Tāda strīdīga epizode, manuprāt, arī tīri nospēle pret Zizļovu. Un Palavinčuks. Nē, bumba paliek spēlē un Jašins gandrīz to arī saglabā. Savas komandas rīcībā Edijs Joksts. Pret viņu labi spēlē Palavinčuks, piespiež Jokstu spēlēt atpakaļ caur aizsargiem.
Un galā netiek fiksēta arī spēle ar roku. Manuprāt, tur bija gan spēle ar roku, bet, kurā gadījumā Ziziļovs laba piespēle, nav arī aizmugures un iespēlē Kovaļom. Un lieliski šajā epizodē spēlē Laizāns Andrejam Kovaļom. Laikam labākais moments šīs dienas mačā. Un redzam vēlreiz Ziziļovs. Perfekta piespēle StenlijamĪbēm. Kovaļovs viens vārtu priekšā un tomēr neizdodas viņam pārspēt Laizānu. Pats Kovaļovs arī izpildīja šo stūrstienu, 80. minūte. Andrejs Kovaļovs neizmanto lielisku iespēju praktiski nodrošināt uzvaru šīs dienas mačā un arī čempionu titulu Latvijas futbola virslīgā. Daugavu nekad nav spēlēsim čempionu līgā. Visi liecina par to, ka nākamgad šāda iespēja būs. Osipovs. Mēģinās Osipovs iesist. Pats raujas tuvāk vārtiem, iesaistās arī Paplavskis, izmaiņu uznākušies Paplavskis un ļoti labi pret viņu aizsardzībā nospēlē Sergejs Jāšins. Var sist, Daņilovs arī sit, ņeragals šādus sitienus treniņos, ka ir bez jau kādām problēmām un arī spēles laikā tieši tas pats. 10 плюс сколько добавил? 10 осталось, да? 35. Palaviņčuks, Kovaļovs. Pārējais Palaviņčuks, piespēl bez adresāta. Pihockis. Un netiek līdz bumbai arī Daņilovs. Un vēl viens mēģinājums varbūt Daugavai būs, nebūs. Ja pie bumbas jau Ikstens. Daņilovs. Ļoti zem atnāca viņš spēlē šajā epizodē. Uzbrukumā Jūrmalē nav neviena futbolista. Ļoti vāji izskatījās šodien Jūrmalas uzbrukošās darbības. Bet vēl ir 10 minūtes, lai kaut ko mēģinātu glābt. Paplavskis. Kačānaus. Tāla piespēle. Asi šeit spēlē pret Jūrmalas futbolistu, bet viss noteikumi robežās. Vismaz tā no Frievas parāda. Ar to spēle turpinās un Stenlijs Ībē šeit vairākus lieliskus lēcienus veids. Un galā arī iegūs bumbu un izdara perfektu piespēles Ziziļovu. Stenlijs Ībē lieliski nostrādā šajā epizodē un izpelnās skatītāju aplausus par savām darbībām. Un bumbu būs Jūrmalē. Kačānaus. Где Кокин был? Где Кокин был? Кокин не пробовался вчера. Он здесь? Да. Paplavskis ļoti lielā ātrumā uzņēmis Dmitrijs Paplavskis un pārkāp galā noteikumus. Var redzēt, ka Paplavskim. Tas nebija Dmitrijs Paplavskis, bet Osipovs ļoti lielā ātrumā. Osipovs rāvās tuvāk soda laukumam. Viens no labākajiem Jūrmalas rindā šodien Artjums Osipovs. Var redzēt, ka puisis ļoti cenšas. Olā raida bumbu cīņā. Kovaļovs pasi bumbu tālāk Ziziļovs. Ziziļovs iegūst to. Kovaļovs. Var centrēt. Kovaļovs mēģina apspēlēt pats. Un būs stūras sitiens. Andrejs Kovaļovs panāk savai komandai stūri. Kaut gan partneri gaidīja piespēli soda laukumā, lai būtu iespēja uzsist pavārtiem no labas pozīcijas. Palaviņčuks visticamāk tieši viņš izpildīja šo stūrstienu, tieši tā arī ir. Viņš lēnā tempā dodas pie stūra karodziņu, kur atrodas viens no līniju tiesnešiem. Un 83. minūte Daugavai stūra sitiens pie Laizāna sargātiem vārtiem. Когда не надо сразу. Palaviņčuka centrējums un Lisbumai tiek olā! 2-0. Daugavpils panāk 2 vārtu pārsvaru un es domāju ar to šīs dienas mačs principā jau ir noslēdzies. Ar stūrstienu tomēr galā izdodas Daugavai pielikt punktu šīs dienas mačam. Nebija Jūrmalai dižu variantu uzbrukumā, aizsardzībā komanda izskatījās visnotaļ solīda, bet Daugava savu ir izspiedusi 2 legionāru vārtu gūmi, nodrošinājuši komandai uzvaru. 13. numurs, 2
0 Daugavas komandas labā. Un Daniels Ollā panāk 2-0, 84. minūtē. Daugavpils Daugava braši soļu pretī čempionu titulam. Un iespējams, ka jau tuvākajā laikā sekos arī vairākas maiņas Daugavai. Skaidrs, viss ir beidzies. Rafalskis, Jašins, Palavinčuks, vēlreiz Rafalskis. Ibē, Jašins, Rafalskis, labi pietur bumbu Daugavā. Nu, nav šodien Jūrmalai variantu, tas ir jāatzīst, Daugavpils futbolisti bija krietni vien labāk par viesiem. Pihotskis nospēja pret Jāšinu. Galā bumba paliks Daugavai, bet netiek fiksēts noteikuma pārkāpums, tikai sānu iemetiens. Cincādzē. Pārtraujas tuvāk sodlakumam, saspēlēs sieniņu, izspēlē Rafalski, krīt Cincādzē un tiek nozīmēts 11 metru soda sitiens, un tūt mēs redzēsim, kurš to izpildīs. Lieliski pieslēdzas uzbrukumu Cincādzē. Paskatāmies vēl arī šo epizodu ar Rafalski izspēlē sieniņu, un gala tiek parādīts 11 metru soda sitiens, un Stēlīs Ibē to izpildīs. Stēliem ir iespēja panākt jau 3-0. Paskatīsimies, vai Stēliem tas izdosies. Labi, viņš šodien ir pastrādājis, un vārtu gums patiešām būtu ļoti patīkams noslēgums viņam šīs dienas vakaram. Ibē vai Laizāns un Stēlīs Ibē! Oj! Vienais no sliktākajiem 11 metru sodas stieniem, kurus šo sezonu esmu redzējis, bez jebkādiem variantiem. Stēlīs Ibē sit bumbu pāri vārtiem. Nu, es domāju, ka Stēlīs tik drīz savu iespēju izpildīt vēl kādu 11 metru sodas stienu arī nesagaidīs. Jā, liela iespēja bija Stēliem panākt 3-0. Nu, lielos vilcienos tas neko principā nemainīs, bet, nu, protams, daudz patīkamāk būtu uzvarēt ar 3-0, nevis ar 2-0, bet vēl ir laiks, 87. minūte, mēram 5 minūtes vēl ir Daugavas rīcībā, lai pieliktu punktu šai spēlē. Pirmie žurnālisti neaizmirstiet, pēc spēles mēs jūs aicinām uz preses konferencē. Tas, ka Jevgeņijs Simonovs varētu doties laukumā uz maiņu Daugavai, varētu nomainīt Palavinčuku. Pihotskis pret viņu asispēlē Jašins, acīm redzot atriebjoties par iepriekšēju epizodi, bet Pihotskis saglabā bumbu, vēl vairāk seko centrējums sodlaukumā. Paplavskis var sīst, neizdodas izpildīt sitienu ar pirmo reizi. Un Daņilovs, atvainojos, tas nebija Daņilovs, tas bija Joksts. Rāvās tuvāk vārtiem, bet galā tas neizdevās. Toties tagad Jašins iespēlē labi bumbu Ibēm, bet nu Stēliem ar vārtu gūšanu šodien nesekmēs. Un Osipovs piespēlē partnerim. Verečickis. Pihotskis ļoti augstu. Spēlē Pihotskis pēdējās minūtēs un vēl viens centrējums. Atkal bez adresāta ir gan sitiens pa ņergala vārtiem un tikai nedaudz garām vārtiem uzsit Jūrmalnieki. Bet būs maiņa. Tātad Daugavai. Jevgeņijs Simonovs dosies laukumā. Un viņš nomaina Andreju Kovaļovu. Jevgeņijs Simonovs tātad Andreju Kovaļovu vietā. Malējais aiztriks, malējā pussarga pozīcijā. Kovaļovs centās, bet ne tā labākā spēlē Andrejam Kovaļovam. Un viņa vietā laukumā dodas Jevgeņijs Simonovs. 25. Kovaļ! 89. minūte. Pāris minūtes atlikušas līdz galvenā tiesneša pēdējai svilpē. Priekšpēdējā mājas spēle Daugavai un 3 kārtas līdz čempionāta noslēgumu. Tagad paliks vairs tikai 2 spēles Daugavai pret Gulbeni un pret Ventspili. Un tieši šajos mačos arī izšķirsies, vai Daugava pirmo reizi tās vēsturē kļūs par Latvijas čempioni. Pihotskis pret Ibi. Pihotskis uzvar, bet Ibē lieliski akrobātiskā lēcienā iegūs bumbu, izpilda centrējumu un pārāk stūra sitienu savai komandai. Lielisks izklupiens Stēliem Ibēm. Nu, šajā komponentā viņš šodien bijis vienkārši fantastisks un
Viss ir kārtībā ar Stenliju atdeves ziņā. Nu, vienīgais, ka 11 metru sotas sitieni gan jāmācās izpildīt precīzāk. Guntars Silagailis gatavojas doties laukumā uz maiņu Daugavai. Un visticamāk, ka viņš varētu nomanīt to pašu Stenliju Ībi. Un maiņa ir arī Jūrmalas rindās. Un vārdsargs Jānis Krūmiņš dodas laukumā spēlēt kā laukuma spēlētājs. Lūk, tas ir Latvijas futbola virslīgas spilgs paraugs. Jānis Krūmiņš, tātad vārdsargs pēc pozīcijas nomināli, dodas laukumā Joksta vietā. Pastīsimies, kādā pozīcijā spēlēs Jānis Krūmiņš. Iespējams, ka arī Joksta pozīcijā viņš spēlēs. Nu, pačko, laiž laukumā visus iespējamos spēkus. Un tagad Jānim Krūmiņam patiešām ir jāapgūst arī laukuma spēlētāja prasmes. Simeno centrējums gar vārtiem un būs vēl viens stūres sitiens. Spēles pamatlaiks tuvojas noslēgumu, Guntars Silagailis gatavojas doties laukumā. Nākošo spēli Daugavā izvadīs braukumā 4. novembrī ar Gulbeni, bet pēdējā virslīgas čempionāta spēle notiks šeit Daugavas stadionā 10. novembrī. Ziziļo centrējums, bumbu atstāja Cincādze partneriem, galā neviens no tiem līdz bumbai netiek, un Jānis Krūmiņš pirmoreiz pieskarās bumbai, nepārāk sekmīgi. Ziziļos. Daugava turpina uzbruks, neskatoties uz to, ka komandai ir 2 vārtu pārsvars, un Rafalskis ir iespēja izdarīt sitienu. Rafalskis, neizdodas šī piespēle Ziziļo, un atsitiens no vārtiem, pamatlaiks ir beidzies. Un tūlīt būs maiņa Daugavas rindās. Skatās, ka Maksims Rafalskis dosies uz maiņu, un viņa vietā Guntars Silagailis. Vairāki pārkārtojumi līnijās. Bet nu, tas vairs neko neietekmēs. Guntars Silagailis dos laukumā Maksima Rafalska vietā, un tūt mēs uzzināsim, cik tad ir kompensācijas laika minūtes. Ivars Caune to jau pavisam drīz mums arī parādīs. Es domāju, ka visticamāk vairāk par 3 minūtēm nebūs. 3 minūtes, jā, 3 kompensācijas minūtes, viena no viņām jau ir noslēgusies. Kompensācijas laiks 3 minūtes. Pihockis. Stanislavs Pihockis centrējums, un pirmais līdz bumbai tiek Olā. Palaviņčiks riskanti, bet precīzi, un galā tam ir zaudē bumbu. Jānis Krūmiņš turpina par to cīnīties. Paplavskis. Pihockis. Nesaprotu šajā epizodē Pihockis ar Paplavski. Jāsaka, Pihockis šodien neizvada arī to labāko maču. Ļoti daudz kļūt tieši piespēlēs Pihockskim. Aizsardzības darbībās, principā, nebūtu īpaši, ko viņam pārmest, bet nu, ar piespēlēm gan šodien bijusi pamatīgi bēda. Pihockis. Spēl bumbu atpakaļ Kačanovu. Nu, ko vēl 1 minūte atlikusi. Un Daugavpils Daugavestinīs tik svarīgu uzvaru 2 kārtas līdz čempionāta beigām saglabāt 4 punktu pārsvaru pār tuvākajām sekotājām. Pihockis. Nu, labi, nav spēles Simonovs, bet Jūrmala bumbu saglabā Rečickis. Vēl viena piespēle Pihockskim. Pret Pihocki 2 pretinieki. Pihockis vienkārši atlaiž bumbu, bet galā pret viņu tiek fiksēts pārkāpums. Un visticamāk pēdējais soda sitiens šīs dienas spēlē ar centrējumu soda laukumā. Rečickis izpildīja šo soda sitienu. Rečickis. Pēdējā iespēja Jūrmalai gūt vismaz goda vārtus, seko arī sitiens, bet tas nav precīzi. Denis Kačanovs izpildīja šo sitienu, un es domāju, ka tas ir arī punkts šīs dienas mačam. Daugavpils Daugava, pateicoties Mamukas Gongādzes un Daniela Olā vārtu gūmiem, izcīna uzvaru pār Jūrmalu 2-0, un turnīra tabulā saglabā 1. pozīciju, un iespējams jau nākamā svētdien Daugavu varēsim kronēt kā jauno Latvijas čempionu. Oficiāla spēle ir beigusies. Daugavpils Daugava izcīna uzvaru ar 2-0. Ļoti laimīgi ir gan skatītāji, gan rezervistu soliņš. Daugavpils Daugava soļo pretī titulam. Ar jūs kopā šodien šo mačus vēroja Nauris Mackevičs, Andris Circenis, Sporta centrs.com un visa Daugavpils. Tiksimies nākamreiz! Paldies visiem, un uz redzēšanu!